Indriķa kronika ir populārākais vēstures avots par agrīno Latvijas zemes vēsturi. Lai gan ir daži antīkie skandināvu un austrumslāvu avoti, kas šo to piemin jau pirms tam, Indriķa kronika ir pirmā liela apjoma vēstures rakstu liecība par šo reģionu. Tā stāsta par 12. gadsimta beigām un 13. gadsimta sākumu, un pirmo reizi ļauj iegūt detalizētāku informāciju par šajās teritorijās dzīvojošajiem zemgaļiem, latgaļiem, kuršiem, vendiem, sēļiem, līviem un to kaimiņiem. Tomēr aina, kuru par šiem laikiem uzbūr filmas, romāni un citi populārās kultūras vēstures apskati, nereti ir visai ierobežota un vienpusīga. Tāpēc ir vairākas liecības, kas atsevišķos gadījumos varētu būt palikušas nepamanītas. Sveicināti! Mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā apskatīsim vairākus faktus no Indriķa kronikas laikiem, par kuriem bieži nerunā ierastajās sarunās par šo Latvijas teritorijai tik izšķirošo laika posmu. Jāsāk jau ar to, ka bieži vien dažādā, īpaši romantiskajā vēstures literatūrā valda uzskats, ka pirms krustnešu ierašanās vietējās tautas šeit dzīvoja diezgan brīvu, mierīgu un pat laimīgu dzīvi bez nopietniem konfliktiem. Diezgan labi tas ir redzams piemēram Lāčplēša eposa sākumā, kur tiek uzburta tāda kā visai idilliska aina, ko jau pavisam drīz izjauc ieradušies krustneši. Tomēr, ja palasam Indriķa kroniku un arī šīs dažas citas nedaudzās ziņas no skandināviem un austrumslāviem, tad redzam, ka kaujas, pakļaušanas un citas ar to saistītas lietas šajā teritorijā jau notika krietni agrāk, gan cīņas ar šiem pašiem skandināviem, dažādajām austrumslāvu ciltīm, un arī ar citiem mums tuviem kaimiņiem, kā arī pat tuvākajiem radiem lietuviešiem. Novērot varam visu, gan laupīšanas gājienus, gan savstarpēju izkaušanu, cilvēku nolaupīšanu, paņemšanu verdzībā, un visu to, kas, protams, mums labi ir aprakstīts jau šajos 13. gadsimta avotos, ka tieši šīs pašas lietas sāka veikt arī šie ieradušies krustneši. Protams, šajā gadījumā tas ir daudz labāk aprakstīts, jo iepriekšējie avoti ir visai skopi dažādās detaļās, kas arī visdrīzāk ir novedis pie šī samērā dīvainā uzskata, ka pirms 13. gadsimta dzīve šajās zemēs ir bijusi tik mierīga. Kas mūs noved pie otrā punkta, un tas ir, ka sākotnēji vairākas no vietējām šeit dzīvojošajām sentautām patiesībā uzskatīja krustnešus par mazāko ļaunumu, pat tādā ziņā, ka viņi bija gatavi ar tiem sadarboties tikai, lai varētu turēties pretī pārējo kaimiņu uzbrukumiem. Tā piemēram tie paši zemgaļi, kuri vēlāk bija tik slaveni ar savām gandrīz 100 gadu ilgajām cīņām pret krustnešiem, izrādās, ka pašā sākumā tas pats Viestarts labprāt noslēdza sadarbību ar krustnešiem tikai, lai varētu cīnīties pret lietuviešiem, kuri jau izsenis bija ieradušies šajās zemēs, regulāri tur laupīja ar visām no tām izrietošajām sekām. Un ļoti iespējams, ka tieši pat šī krustnešu un zemgaļu sākotnējā savienība bija tā, kas ļāva krustnešiem šeit dziļāk iesakņoties, jo tiešām pašā sākumā viņi nemaz nebija tik stipri, un zemgaļu palīdzība bija tā, kas atļāva viņiem noturēties no pirmajiem lietuviešu uzbrukumiem. Protams, zemgaļi nebija vienīgie, līdzīgi notika arī ar līviem, vismaz ar daļu no tiem, bet vislielākā un ilgstošākā sadarbība krustnešiem noteikti bija ar latgaļiem.
Tā piemēram, varētu teikt, ka jau no paša sākuma, no pirmajām tikšanās reizēm, tādi ziemeļu latgaļu vadoņi un karavadoņi kā Tālivaldis, Rusiņš un Varidots noslēdza savienību ar krustnešiem, lai tikai varētu cīnīties pret to izsanajiem ziemeļu ienaidniekiem Igauņiem, jeb precīzāk atsevišķām Igauņu ciltīm. Tāpat arī, piemēram, Sēļi, lai gan sākotnēji tiek izcīnīta liela cīņa pie Sēlpils, jau pavisam drīz pēc tās Sēļi īsti vairs nepretojas un diezgan viegli iekļaujas jaunajā bīskapijā, ko uz kādu laiku sauc par Sēlijas bīskapiju. Un, lai gan tas avotos nav tā tiešā veidā minēts, tas ļoti iespējams notiek tādēļ, ka visu šo tautu, to valdnieku starpā nav pārāk lielas vienotības, kas mūs noved pie trešā punkta, kas vēsta to, ka, lai gan mēs runājam mūsdienās, piemēram, par zemgaļu vai latgaļu valdniekiem vai pat karaļiem, tomēr izskatās, ka neviens no tiem nevaldīja pat pār visu zemgali vai latgali. Tā, piemēram, Viestarts noteikti valdīja rietumu zemgalē, bet izskatās, ka austrumu zemgala tam vienmēr sagādāja problēmas un īstas kontroles pār to tam nebija. Latgaļu gadījumā tas ir vēl izteiktāk, nav tāda valdnieka, kurš valdītu pār visām latgaļu zemēm, tātad Tālivaldis vairāk valda tur Beverīnā, Visvaldis ir Jersikā, Veceke valda Koknesē un ir arī atsevišķas latgaļu zemes, kur pat īsti nav skaidrs, kurš ir to valdnieks, vai arī pieminēts tikai kāds laicīgs karavadonis. Līdzīgi arī pie kuršiem, lai gan tas tieši nekur nav apgalvots, bet tomēr redzam, ka piemēram šis pats ķēniņš Lamekins izskatās, ka vairāk valdījis pār zemēm pie Ventas, pār Bandavu, Ventavu un Piemeri, bet ir arī citas kuršu zemes, kur vai nu īsti nav skaidrs, vai arī tiešām viņam nav nekādas valdīšanas. Līdzīgi ar tiem pašiem līviem, kuriem ir nosaukti vairākie atsevišķi valdnieki, un arī, protams, gadījumi kā piemēram ar Vendiem vai Sēļiem, kuriem pat īsti nav nosaukts neviens valdnieks. Pat ja tāds ir bijis, šķiet tas nav bijis tik ietekmīgs, lai vēstures avotī to pieminētu. Tādēļ īsti arī nav ko brīnīties par to, ka visām šajām sentautām tajā laikā īsti neizdevās apvienoties, jo izskatās, ka tādas vienības nebija pat starp šo vienu sentautu pārstāvjiem. Kur nu tad vēl runāt par visu to savienību? Tad nonākam pie 4. punkta. Bieži rodas priekšstats, ka cilvēki šajās zemēs iepriekš pirms krustnešu ierašanās vispār neko nezināja par kristietību, taču gan Indriķa kronika, gan arī vairākas citas tā laika liecības liecina par pretējo. Tā, piemēram, mēs zinām, ka vismaz daļā no latgaļu zemes jau bija ienākusi pareizticība. Izskatās gan, ka to nebija pieņēmuši visi latgaļi, varbūt tikai atsevišķa to valdošā kārta, kā piemēram valdnieks Visvaldis vai arī Veceke, bet mēs redzam, ka vismaz daļai šī austrumu kristietības klātbūtne te ir bijusi, par ko arī liecina tas, ka vairāki latviešu valodas termini, kas saistīti ar kristietību, ir aizgūti nevis no vācu valodas, bet drīzāk no slāvu valodām. Arī arheoloģiskās liecības mums parāda, ka te jau pirms krustnešu ierašanās ir apbedījumi, kuros ir cilvēki ar krustiem. Protams, var strīdēties, vai tie krusti bija lietoti vairāk kā graznumlietas vai kā reāli ticības apliecinājumi. Tādi ir sastopami piemēram pie līviem, un visdrīzāk no tā varam secināt, ka, lai gan noteikti, ka viņi visi nebija kristīti, vismaz kādā atsevišķa daļa tāda vai nu bija, vai arī bija gana pazīstama ar kristietību.
Tāpat ir ziņas no nedaudz vēlākajām liecībām par vācu ordeņa pratināšanu šajās zemēs, ko veica bīskapa vīri, kur atrodam liecības, ka it kā pat zemgalē esot bijuši sastapti austrumslāvu misionāri. Un ir arī atsevišķas liecības no Skandināvijas, kas ļauj pieļaut, ka iespējams pat Kurzemē kādu laiku vēl pirms krustnešu ierašanās ir bijusi uzcelta baznīca. Šīs liecības gan daži apšauba un iespējams tās ir vēlāku laiku viltojums. Tomēr, lai gan nekādā ziņā nevaram teikt, ka šīs zemes 13. gadsimta sākumā bija kristīgas, mēs noteikti arī nevaram teikt, ka cilvēki šeit par kristietību neko nezināja, un visdrīzāk bija vismaz daži vietējie cilvēki, kas jau bija pārgājuši kristietībā. Vācu tirgoņu un krustnešu ierašanās tādā gadījumā drīzāk bija liktenīga tādā ziņā, ka te tika pieņemta rietumu kristietības versija, nevis austrumu kristietības versija, kas šeit jau bija sākusi izplasties nedaudz agrāk. Bet nu pāriesim pie 5. punkta. Un tas ir par to, ka bieži vien valda uzskats, ka Indriķa hronika ir tāda kā Latvijas zemju iekarošanas apraksta hronika, bet ja mēs paskatāmies tuvāk, tad izrādās, ka lielākā daļa no Indriķa hronikas runā nevis par zemgaļu, kuršu, latgaļu un pārējo vietējo baltu pakļaušanu, bet gan par to, kā krustneši savienībā ar tiem pašiem latgaļiem un līviem iekaro Igauņu zemes. Jā, tieši tā, Indriķa hronika visvairāk runā tieši par Igauņu zemju iekarošanu, kurā, kā jau tika minēts, nozīmīgu lomu spēlēja ne tikai šie krustneši, bet arī vietējie latgaļi un līvi, sākumā nedaudz arī zemgaļi. Un es pieļauju, ka igauņi bieži lasot šo hroniku patiesībā paliek diezgan nikni uz latviešiem, jo ir pietiekami daudz ziņu, kā tieši šie latgaļi un līvi iebrūk igauņu zemēs, tur visu izlaupa, izkauj, savāc visus sievietes un bērnus kā gūstekņus un aizved verdzībā. Arī šis ir mūsu vēstures apskats, par kuru bieži aizmirstam parunāt, un kas lielākoties bieži pat paliek vispār neminēts. Tagad pārējam pie nedaudz savādāka 6. punkta, un tas ir tas, ka patiesībā vairākas no sentautām, par kurām mēs mūsdienās runājam, pirmo reizi ir pieminētas tikai Indriķa hronikā. Tā piemēram, lai gan it kā Kurzemē būtu bijis jādzīvo arī šiem vendiem, skandināvu avoti tos nekad nemin, tos nepiemin arī austrumslāvu avoti, tāpat kā nekad pirms tam nav pieminēti sēļi. Abas šīs sentautas pirmo reizi piemin Indriķis savā hronikā, un viņš runā arī par vairākām citām etniskām grupām, piemēram par idumiešiem, imēriešiem, kuriem arī citos gan nākamajos, gan iepriekšējos avotos īpaši vairs nepievērš uzmanību. Par sēļiem gan pēc tam runā arī atskaņu hronikā, bet piemēram šie paši vendi tā arī vairs netiek citās hronikās pieminēti. Kas liek domāt, ka tie bija tik līdzīgi kādai no citām vietējām ciltīm, ka vēlākie autori tās vairs neizšķīra. 7. punkts. Indriķa hronikā ir iespējams pirmais pieminētais latviešu valodas vārds. Tas tiek piedāvāts latgaļu karavadonim Rusiņam, kurš uzrunājot cēsu mestru Bertoldu neilgi pirms savas nāves, to nosauc par draugumu. Šī beidzamā sakne ir raksturīga latīņu valodai, bet te mēs skaidri redzam, ka pašā pamatā šis vārds ir draugs, kurš gan izskatās, ka šajā gadījumā ir nozīmējis ne tādu draugu, kā mēs to saprotam mūsdienu izpratnē, bet drīzāk kā biedru vai, piemēram, cīņu biedru. Jebkurā gadījumā tas ir pieminēšanas cienīgs fakts, jo nevienos citos avotos no šī gadsimta mēs tieši neredzam nevienu nosauktu vārdu no latviešu, jeb varbūt šajā gadījumā latgaļu letu valodas.
Vienīgais izņēmums ir tas, ko mēs varam izlobīt no dažādu zemju nosaukumiem vai arī valdnieku vārdiem. Te nonākam pie 8. punkta. Bieži sanāk saskarties ar viedokli, ka visas zemes Livonijā tika iekļautas tīri iekarošanas ceļā vardarbīgi ar tādu kā bezierunu kapitulāciju, kur uzreiz pēc sakaušanas vietējās tautas pakļāvās krustnešiem un kļuva par to vergiem. Tā gan īsti nav taisnība, jo bieži vien zemes tika iekļautas ar apusēju līgumu slēgšanu, un šie līgumi nebija nekādas bezierunu kapitulācijas, tās paredzēja pienākumus un tiesības abām pusēm, un, lai gan, protams, vairāki no šiem līgumiem tiešām tika parakstīti pēc smagām sakāvēm, bija arī atsevišķi gadījumi, kā piemēram jau pieminētais stāsts par Tālivaldi un dažiem citiem latgaļu valdniekiem, kur šādas savienības notika pilnīgi bez nekādām cīņām, vienkārši izvērtējot savas iespējas tā brīža situācijā un skatoties, kurš tad no potenciālajiem attīstības ceļiem nākotnē varētu būt izdevīgāks. Bet, ja vēlaties detalizētāk uzzināt par stāvokli, kādā nokļuva vietējie cilvēki pēc iekļaušanās Livonijā, un vai tā bija vai nebija verdzība, tad es varu jums atstāt citu savu raidījumu, kas tieši tā arī saucās, vai bija šis 700 verdzības gadu laiks, un uz šo video atstāšu norādi pie šī raidījuma aprakstā. Un pēdējais 9. punkts, kas iespējams kādu varētu pārsteigt, ir tas, ka lai gan mūsdienu kartēs redzam vairākas vietas, kuras saucās tajos pašos vārdos, to pašu pilskalnu un piļu vārdos, ko piemin Indriķa kronikā un citās kronikās, patiesība ir tāda, ka mēs nevienmēr zinām šo seno vietu patiesās atrašanās vietas, un bieži vēsturnieki un mūsdienu kartogrāfi vienkārši ir minējuši. Tas viss izceļās no tā, ka bieži šajās kronikās nav nemaz tik detalizēti paskaidrots, kur šīs vietas ir atradušās, un vairāki no šiem vietvārdiem mūsdienās ir piešķirti samērā nesen, pārsvarā 20. gadsimtā, kad uzjundīja šis nacionālais atmodas laikmets, un tiešām daudzi cilvēki sāka pētīt kronikas, un arī tad centās izšķetināt, kur tad varēja, piemēram, atrasties Jersika, Beverīna vai Tērvete, un kā izrādās pilnīgi droši mēs nezinām, ir pat bijušas vairākas versijas par šo pilskalnu atrašanās vietām, un tikpat labi var būt, ka mēs esam atraduši pareizās vietas un iedevuši šos pareizos vārdus, bet iespējams arī, ka ir bijusi kāda kļūda. Diemžēl visdrīzāk mēs tā arī nekad īsti droši nezināsim, vai tiešām visas šīs identificētās vietas ir pareizi noteiktas. Jo, kā jau teicu, atstātās ziņas bieži vien tomēr ir pārāk skopas, lai tiešām precīzi noteiktu mūsu vēsturē svarīgo pilskalnu un cīņu vietas. Protams, cerēsim, ka esam jau tagad noteikuši tās pareizi. Tas pagaidām būtu viss par retāk pieminētiem Indriķa kronikas faktiem. Vai bija par visu šo dzirdējis, vai varbūt bija kas tāds, kas likās pārsteidzošs? Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par šeit apspriestajām tēmām, un varbūt vari ieteikt vēl kādu faktu, par kuru tik bieži nerunā. Vai tavuprāt šie fakti kādā veidā maina populārās masu kultūras uzskatus par 12. un 13. gadsimta Latvijas teritorijas vēsturi? Jebkurā gadījumā labprāt uzklausīšu citus viedokļus un atbildēšu uz radušajiem jautājumiem par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu nospiedz pogas patīk, padalies ar šo video tālāk, kā arī vari abonēt šo kanālu, vai arī pierakstīties kā atbalstītājs manā Baimijā Kofija lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Šajā lapā var ātrāk uzzināt jaunumus par maniem plānotajiem video, kā arī noklausīties jaunākos ierakstus vēl pirms tie publicēti YouTube.
Paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei!